Kas ir boti? Boti ir automatizēti vai daļēji automatizēti konti. Tie var rakstīt un pārpublicēt ierakstus, atzīmēt ar patīk, sekot citiem kontiem, pārtraukt sekošanu un sūtīt ziņojumus citiem platformas lietotājiem. Botus bieži izmanto, lai manipulētu ar sabiedrisko domu, padarot noteiktas balsis skaļākas un nomācot citas. To sauc par astroturfingu. Kā botus atpazīt? Tiem nereti ir animētas vai neīstas profila bildes, jo boti mīl anonimitāti. Skaties uz konta nosaukumu. Tas var izskatīties automatizēti veidots, piemēram, skaitļu, burtu virknējumi. Bieži vien tiem ir liels retvītu skaits un tam neproporcionāls laika daudzums. Kā šeit, ar ierakstu dalījušies 744 konti, bet neviena paša laika. Esi detektīvs, skaties, kādi konti pavairo šo ziņu. Bieži vien tie izskatīsies tādi paši kā ziņas autors. Tāpat noskaidro, kādi sekotāji ir šim kontam, arī tie bieži vien būs līdzīgi. Neaizmirst pievērst uzmanību gramatikai, garumzīmēm, mīkstinājumu zīmēm un vārdu locījumiem. Latvijas telpā botu uzbrukumi no Krievijas kļūst arvien biežāk un apmēros lielāki. Ir svarīgi saprast, kad troksnis, ko dzirdam, ir patiess un kad tomēr kāds grib mūs maldināt ar tā skaļumu. Esi uzmanīgs un neiekrīti botu nagos!